Čau! Un atkal mēs esam atpakaļ. Ne tik ilgi bija bijuši prom. Labdien! Es domāju, jūs pat nepaspējāt sailgoties pēc mums. Atkal Juris Grintāls, Sauls Grandāns, un mums ir atkal ko teikt, jo mēs esam šo to sameklējuši rokoties Miskastēs. Kas ir mūsu pamatdarbs principā. Tieši tā mēs Šī ir tikai tāda tīri viegla izklaide. Tieši tā mēs miskastēs sameklējam to, ko jūs, cienījamie skatītāji, Pat nejaudājat izmest. nu tieši tā, pat nejaudājat iedomāties. Izmest. Ka tas varētu noderēt mums. Izmest miskastē Jā. mums. Paldies arī par kraklu. Jā. Uz Barona ielas miskastē tika atrasts. Paldies cilvēkam. Tieši tā, tur bija ierakstīts arī vārds, uzvārds un personas kods. Mēs jūs atradīsim. Jo Mēs zinām, kur jūs dzīvojat. Krekls nebija diezko tīrs. Aldis nopūlējās apmēram 2,5 stundas viņu beržot ar asfalta gabalu, ko mēs atradām tagad uz Barona ielas, pat cik tur ir remonts. Un tas nebija nemaz tik viegli, jo Aldis to darīja Kreklam esot uz miesas. Un tas patiešām bija grūti, bet neizdarām, jo asins straips pazuda īstenībā nemanot. Tur palika tagad tikai neliels sarkans svītriņš un neliels matu kumšķis. Acīm redzot, no tavas Pēter sievas galvas kausa daļām. Aizmugurējās daļas. Un tās asinis asfalta gabala ir no asfalta gabala. Tieši tā, jā. Asins... Asfalta gabals sāk asiņot. Protams, jo viņam bija grūti Alda, es pat teiktu, netik maigajās rokās, jo Aldis savās rokās ir turējis ne tikai asfalta gabalu, bet arī baļķi uz savas galvas. Paldies par komplimentu. Jā. Nu ko, beigsim par mūsu personiskajām lietām un pievērsīsimies kaut kam daudz interesantākam. Es pat teiktu, pievērsīsimies globālām lietām, un man patiešām ir ļoti liels prieks, Aldi. Un kauns vienlaicīgi. Un arī reizē kauns un arī reizē neizpratne par to, ka pasties, kas notiek Latvijā. Velns par āvis, ja? Cik tavai omei, Aldi, ir receptes? Nu, galvā, es domāju. Pirms viņa bija mirusi šausmīgajā autokatastrofā. Paldies Dievam, manai vecmāmiņai viss ir kārtībā. Okay. Es runāju ne jau receptes par... Viņai ir zāļu receptes, ja tu domā? Es domāju ēdienu. Tieši ēdienu receptes. Viņa parasti gatavoja 3 ēdienus. Jā, jo kā gan, Aldi, tu varētu būt tik ražants un brangs vīrs, ja jau tev nebūtu vecmāmiņa lutinājusi ar savām kara laika receptēm, kurās pārsvarā dominēja kartupelis un kartupeļu mizas. Un kotletis. Un kotlešu, tā saucamais kotlešu vīrs, kurš bija taisīts no ozola zīlēm un dubļiem. Tā, bet Aldi, zvana vecmāmiņai, jo viss ir kārtībā. Izrādās, beidzot, vecmāmiņai vairs nebūs jālauz sava sirmā galva, jo izrādās, klausies ļoti uzmanīgi, ka izgudrots, ja, tāds mākslīgā intelekta izstrādātas receptes. Respektīvi, datorā samet iekšā asiņainu steiku, tomātu aknas asiņainas, tomātu, burkānu, un mākslīgais intelekts izdomā, kā to visu salikt tā, lai būtu garšīgi. Es šobrīd jūtos mazliet vīlies, jo es palaidu garām ziņu, kad jau ir mākslīgais intelekts jau ir gatavs. Nē, Līdz šim ir, cik zināju, viņš vēl tikai tapa. Izrādās, viņš jau ir. Nē, tā es lasu internetā. Un izrādās, ka Rīgā pat ir notikusi kafejnīcā sanākšana, kurā bija atnācis mākslīgais intelekts un arī dažādi pavāri. Un viņi tad kopā tur kaut ko tā kā grillēja, tā kā testēja. Bet es nezinu, kā viņiem gāja. Es domāju, ka to mēs atradīsim. To mēs arī neuzzināsim. Tieši tā. Tā kā, dāmas un kungi, visiem, kas ir bijuši, sūtiet mums uz e-pastu, ko es redzu tur apakšā. Jā. Kā gan jums tur gāja. Paldies. Paldies.